Esmu Parīzē, gada vizītē. 1951. gada 18. aprīlī tika parakstīts Eiropas ogļu un tērauda kopienas līgums, jeb tas ir dēvēts arī par Parīzes līgumu. To toreiz parakstīja 6 valstis – Beļģija, Francija, Itālija, Vācija un Nīderlanda. Tas bija spēkā 50 gadu līdz 2001. gadam. Pēc Otrā pasaules kara postošajām sekām šīs 6 dalībvalstis bija vienojušās, ka tās vairs neradīs savā starpā konfliktus. Viņu starpā būs ciešākas ekonomiskās attiecības, lai būtu ilgstošs miers visiem Eiropas iedzīvotājiem. Un līdz ar to, apvienojot šo valstu ogļu un tērauda nozares, tika slēgts Parīzes līgums. Mērķis bija pakāpeniski palielināt iekšējā tirgus nozīmību un arī ietvert citas ekonomikas nozares, lai rezultātā veidotos vienota politiskā telpa Eiropā tādu, kādu mēs pazīstam šodien Eiropas Savienībā. Veidotās Eiropas ogļu un tērauda kopienas pamatā bija vienotība, jo dalībvalstis bija sapratušas, ka tikai vienoti un kopīgi tās spēja kontrolēt savu un Eiropas likteni. Un pēc 50 gadiem Parīzes līguma 2002. gadā jau bija izveidojusies tāda Eiropas Savienība, kādu mēs jau pazīstam šodien. Tāda, kas var vienoties kopīgi par politiku Eiropā, par ekonomiku un par kultūras jautājumiem. Eiropas Savienība kā vienota mūsu kopīgās vērtībās balstīta ekonomiskas izaugsmes valstu savienība.